Klāt aprīlis, tev tā saukts par sulu mēnesi, ka koki uzsāk jaunu augšanas periodu un to dzīvības suli sāk ritēt jau straujāk. Bērzu sulas iegūšanas laiks katru gadu atkarībā no laika apstākļiem, bet atšķiras. Šobrīd, kad pavasaris rit pilnā plaukumā, arī īstais laiks bērzu sulu tecināšanai. Šogad tas ir 10 dienas ātrāk. Ir daži bērzi, kuros jau tiešām tek un kārtīgi tek. Ir daži bērzi, kas vēl netek, jo tātad viņi vēl guļ. Bet es vairāk to varu salīdzināt, ka tāds palu laiks, kad sāks iet ledus, tad arī bērzu sulas tecēs. Bērzu sula ir tā, kas iztīra to organismu no visiem ziemas sārņiem, no visiem pusfabrikātiem, kas ir ziemā sēs, sadzerts. Tad bērzu sula tiešām iztīrīs, un to jūs jutīsiet, ka būs jāskrien visu laiku kaut kur tīrīties. Šodien sulu tecināšanas metodas kļūst ar vien atšķirīgākas. Kāds izvēlas sen pārbaudītās metodas, cits, ko jaunāku, ērtāku un iespējams pat saudzīgāku pašam bērzam. Par tām sulu iegūšanas metodēm tur var strīdēties. Protams, ir tagad viss modernizējas un var tur iegādāties maisiņus un pielāgot tur elektriskos urbīšus daudz ātrāk. Ja to dara tur rūpnieciskām vajadzībām. Bet ja priekš sevis suliņas pilnīgi pietiekoši viena vai divas urbumus pie mājas. Es atradu Kanādā kļavu sulu tecinātāju, kas ir izpētījuši šo nozari jau simtiem gadu. Un tad ir tādas ļoti, ļoti saudzīgās tapas, kas tiešām tam bērzam ļauj pēc tam krietni vieglāk turpināt to dzīvi. Opīts var tecināt dzelzs kanniņā, bet parasti, lai līdz dzelzs kanniņai tiktu, viņš uztais koku silīt vai to pašu santehnikas trubiņu iedzen un tad smuki ietek pa šādu gabalu ietek dzelzs kanniņā. Šī gadījumā tā smalkā tapiņa ir tik maziņa, ka viņai to trauku vajag maksimāli tuvu, un tāpēc man tā uzparikta ir tāda, kas ataktai maisā, bet pa lielam traukam nav starpība, vai tas ir plasmas trauks, metāla trauks vai kaut kāds tāds, jo galvenais ir sulu savākt, nevis laist viņu postā. Speciālisti apgalvo, ka izvēlētā bērza diametrs nedrīkstot būt mazāks par 30 centimetriem. Savukārt turbim jābūt nelielākam par 20 mm un ar asiem asmeņiem. Dzidrākās bērzu sulas iegūst sulu tecināšanas sākumā. Tad sulās ir arī mazāks olbaltumvielu daudzums, un tad tās būšot arī labākas uzglabāšanai. Mūsu vectējām palīdz tāds labais urbis speciāli koka urbšanai. Piemērot attiecīgi caurulīti. Mēs pieejam pie bērza. Šāda augstuma, lai mēs varētu palikt trauciņu apakšā. Parasti turbjām 2–3 centimetri, ne dziļāk, jo sula kokām iet pārsvarā no ne jau pašā serde, bet apkārt. Tuvāk pie mīzes ir visvairāk sulas. Viesojāmies pie īsteniem bērzu ekspertiem – Linārda un Kristīnas Libertiem, kuri sulu tecināšanas sezonā sulu iegūst vairāk kā no 300 bērziem, un kopā tie ir ap 12 000 litru sulas vienā sezonā. Sākās viss pirms 2010. Gadā, kā eksperiments, un vienkārši gribējās paskatīties vairāk, kas ir bērza sula. Nevis tā vienkārši katru pavasaru dzer, bet kas vēl ir iekšā viņā. Man bērzs patīk, tas ir ļoti latvisks, tas mums piestāv. Tas ir tas, ko mēs esam mantojuši no paudzes paudzē. Mēs zinām šīs zināšanas un mēs viņus nododam tālāk šādā veidā. Pirms gada, kad viesojāmies pie Libertiem, Linardam vēl nebija savu pagrabu, kur rosīties. Dažas jau realizētas lietas bija vēl ideju līmenī, bet te ir īsta vīna darītava. Un šodien Liberti no bērziem iegūst sulas, vīnu, dzirkstošo vīnu un šampanieti, kā arī bērzu sīrupu. Un bērzi, kas ir Linarda hobijs jau kopš 18 gadiem, ir arī ģimenes biznes, kas gada laikā ir attīstījies straujiem soļiem. Sulas un vispārējie produkti būs bioloģiski certificēti. Tas nozīmē, ka cilvēks pērkot, redzot šo zaļo uzlīmītas pudeles, viņš zina, ka viņš ir atbilstoši savākts, atbilstoši iepakots, atbilstoši pievienos tikai bioloģiskas, ekoloģiskas lietas.
Sulas tecināšanas laiks ilgst aptuveni mēnesi. Kad sāk apcīgt sula un tā kļūst jau mazliet duļķaina, tecināšana ir jāpārtrauc, neaizmirstot par elementāru lietu, kā izurptā cauruma noslēgšanu. Pēc diametra atrodam aptuveni tādu zaru un ielikam tur tapiņu, iedzenam iekšā stingri. No laika tā vietiņa aizvelkas ciet, tāpat kā cilvēkam rētā aizvelkas tā arī kokam. Ja aizvelkas ciet un tur iekšā netiek kādas infekcijas. Laimīgs tas, kam pie mājas pašam ir kāda bērzu birsteliņa vai dāsns kaimiņš, jo gardākās un veselīgākās sulas nāk tieši no koka. Nevienmēr varam būt droši, kas un kādā veidā iepildīts kādā no plastmasas pudelēm, bet ja nav iespēja vienoties ar kaimiņu vai kādu privāto meža īpašnieku par bērza nomu, tad droši var sazināties ar Latvijas valsts meža iecirkņu speciālistu, lai iegūtu vajadzīgo atļauju un pats šajā pavasarī gardu muti atdzerties vietējā bērza sulas.